Turpinājumā par slēpošanu tepat Latvijā. Evelīna Gasūna nedēļas nogalē pilsētas kalnā ieguva 2 Latvijas kausus kalnu slēpošanā. Sestdien Evelīna bija ātrākā Siguldā milzu slalomā, bet svētdien 18 gadus vecā slēpotāja palika nepārspēta arī FIS kategorijas sacensībās klasiskajā slalomā. Pirmajā trasē Evelīna uzrādīja identisku laiku ar Lieni Bondari, bet otrajā braucienā apsteidza galveno konkurenti par 15 sekundes simtaļām. Abos braucienos un summā 3. vieta Ievai Melderei. Tā kā sezona vēl nav beigusies, vēl ir 3. posms Baltijas kausa. Tad es ceru arī tur uz labiem rezultātiem, tur arī būs mana māsa. Bet šeit Latvijā vairāk vai mazāk ir piepildījies, gribējās visus zeltus. Latvijas kausa slalomā vīriem ieguva mārupietis Miks Zvejnieks, kuram tāpat kā Baltijas kausa 2. posmā pirms nedēļas, 2. dienā izdevās revanšēties cēsniekam Žakam Gedram. Mika galvenais konkurents Žaks 2. braucienā piedzīvoja kritienu netālu pirms finiša un izstājās. 2. vietu izcīnīja Roberts Briška, 3. bija Mika jaunākais brālis Dāvis Zvejnieks. Es kaut kā vēl meklējos bišķiņ. Tehniski viss ir ļoti labi, fiziski viss ir ļoti labi. Ar galvu es vēl mazliet strādāju. Tā kā, ja to visu atrisināšu, tad viss būs vienkārši.